Šodien mēs iepakosim 3 pārtikas produktus, kurus parasti ļoti svarīgi aizsargāt no netīrībām. Ja? Tas ir ļoti tāds standarts, populārs produkts, teiksim tā. Ja? Un šeit ir ļoti svarīgi un ērti, ka šo aparātu var pieregulēt ļoti ātri. Jums nevajag daudz laika, lai pārtaisītu no viena izmēra uz otra izmēra. Ja? Vienkārši savu galdu šeit pieregulējam un strādājam tālāk. Skatāmies. Un prece iet tālāk. Kamēr prece iepakojas, mēs varam paņemt nākamo un aizkalsēt. Un paņemt nākamo un aizkalsēt. Produkts, kad viņš ir maisiņā, plēve, turpina elpot, jo šeit ir mikroperforācija speciāli uztaisīta, lai jūsu pārtikas produkts varētu tālāk elpot. Saglabājas tā saucamā ventilācija, bet produkts ir aizkals. Īpaši, kad ražotājs sāk strādāt uz ārzemēm, šāda veida iepakojums ir ļoti svarīgi. Eiropa pieprasa, lai produkts būtu aizsargāts. Lai neviens nevarētu viegli atvērt jūsu paku, paņemt tur cepumus un aiztaisīt atpakaļ, ja? Lai saglabātu jūsu produktu, viņu vajag iepakot šāda plēvi. Ja?